2. augusts svētdiena. Pēdējās 3 dienas katru dienu par negadījumam Jūrmalā. Šodien pretī Jūrmalas domai. Redzam, ka autobus ir autobusu pieturā un aizmugurē ir ieskrējis vieglais automobīls. Redzam, ka ieplēsis ir diezgan nikni. Tas ir parastais 4. autobus, kas iet cauri Jūrmalas centru maršruta autobusu. Jā, ieplēsis ir diezgan nikni. Redzam, ir šķidruma noplūde. Tas ir virziens, kur no Rīgas, kur brauc uz Sloku. Zigfrīda Mairoviča prospekts. Jā. Tā jāzina liecības. Tur viss kaut kas, protams, var būt. Bet autobus ir gājis iekšā stāvvietā, tagad jau ir kabatiņā iekšā. Saprotams, ka autobusā neko īsti neredzēja. Cilvēki pasažieri aprunājos, vien tikai blieziens bijis. Autobusam Viens no tādiem attālākiem aculieciniekiem pastāstīja interesantu faktu, ko mēs varam redzēt šeit. Redzat, ko dara automobīļu vadītāji? Uzliek saules šo sārgu, kur ar sievieti. Tur jau ir saules, tur vēl nepaspēja, bet tik labi neredz. Proti, saule esot bijusi tieši tādā augstumā, kad varētu būt apžilbināts autovadītājs. Bet tā ir tikai viena no kuru var nodatēt tikai konkrētajā pulkstenī. Kur cilvēkiem tieši, kur varam redzēt, ka brauc, tā, lai pavērotu. Un tā es ciet šo te priekšā. Jā, kur tad dažiem ir ciet, dažiem nav. Saules aizsargs. Un tad saule bija sanāca augstāk. Tā kā varētu būt, ka autovadītājs vieglā pasažieru bija apžilbis no saules. Un te savukārt mēs redzam, ka autobus nav pilnībā iegājis kabatiņā. Ir ārā nedaudz kreisā mala un pie apstākļu sakritības to neredz. Tagad ir 20:22 un, protams, tur paņems liecinieks. Pagaidām ir tikai Jūrmalas pašvaldības policija atbraukusi, tā kā ir autobus, te būtu jābūt pamatā visiem dienestiem. Jā, tā kā tā gadās. Un te mēs redzam, kur saulīto. Bet redzēsim, tur būs liecības. Saprotu, Chrysler vadītājiem viss ir kārtībā. Medicīna nav nepieciešama, par pasažieriem nezinu. Vienmēr tomēr uz aculiecinieku informācija ir jāskatās kritiski, bet kur mēs tagad redzam, ka tikai tagad atbrauc valsts policijas auto. Nē, tas brauc citur. Bet atpakaļ pie aculiecinieku informācija. Tātad trieciens ir bijis pēc brīža, kad pasažieri jau ir iekāpuši. Tātad te mēs redzam autobusu pēc negadījumu un redzam, ka šīta līnija iet ārā. Ir palicis stūrīts ārā pirmajā joslā. Un šāda nianses, par ko mēs tieši runājam auto, ja redzam, ka visiem spītā saule acīs, visiem ir sārgi priekšā. Un te paskatīsimies no otras puses. Kas ir labi, ka pašvaldības policija regulē satiksmi. Bet satiksme nav liela vakarā. Un vecais Jūrmalas satiksmes autobus. Tā gadās. Domāju, ka autobuss nebūs vainīgs dēļ tā, ka ir palicis tas stūris ārā. Negadījumi notiek vienkārši parasti dažādu apstākļu sakritības dēļ. Un tās ir tās lietas, ko mēs mēģinām caur auto paredzēt dažos citos krustojumos, kur cilvēks rada šīs problēmas. Šoreiz tā ir saule. Vienkārši negadījums. Lūk, te es nostājos citā leņķī, ne tā kā mašīna brauc. Bet te var redzēt pret sauli filmē tieši, lai var saprast, kā tā situācija var būt.
Tad paskatāmies vienkārši teorētiski vajadzētu, ka pat var redzēt, kā uzliek šo te priekšā nolaiž saules aizsargu, lai neapžilbtu. Tā. Juridiski, protams, viss noteiks policijas spriedumā, bet, ja autovadītājs grib, var mūs iesūtīt pēc tam, ko atzīs par vainīgu. Es domāju, ka šī gadījumā šī te nianse būtiskāk, kāda autobus ir šajā te labajā malējā, ja oslā palicis ar to stūri nebūs, kā vaina oficiālā. Protams, ir jāskatās šķērslis, kad ir stāvošs, autobus stāvēja, šķērslis stāvošs, tur ir šī te juridiskā būtiskā nianse, ka visticamāk vainīgs tomēr būs Chryslers, bet to, ja gribēs, mūsu iesaistītās personas painformēs. Šobrīd tīri varam apstīties, kāda var būt situācija tīri no saules, kas ir mans pieņēmums, ņemot vērā atsliecinieku sniegto informāciju. Te pats svarīgākais, ka pašvaldības policija piesedz negadījumu vietu, pabrīdina tos, kas brauc sloks virzienā, novirza attiecīgi. Bet tomēr redzam, kur loks ir iesaties visticamāk no motoru pārsegu locījuma vietas. Mēs esam uzmanīgi, jo šāds te nianses nospēlēšana tā, ka ātrumiņš jau tomēr arī ir bijis. Piesakoju auto, tiekamies komentāros, palasīšu un mēģināsim dabūt policijas kaut kādu informāciju, bet tā parasti ir tikos saņēmām izsaukumu. Un labi, agrāk teica kāda mašīna, kura gada, tagad to pat vairs nesaka. Tā diezgan skopa informācija šobrīd palikusi no valsts policijas.